Sveiciens visiem, čau, un ceru, ka tāpatās arī jūs otrā pusē, tāpatās kā mēs Maverick Backstage'ā izbaudām šo te konferenci, un jums jau ir kāds vismaz viens lielisks takeaway, jeb kaut kas, ko jūs esat paņēmuši līdzi no šodienas. Nu, lūk, tāpēc šodien es metos iekšā savā zonā. Tā ir lieta, kuru es izmantoju un kam es svēti ticu, un es redzu, kā patiesie rezultāti tiek būvēti caur īstenībā dažkārt vienkāršākām lietām, nekā mums šķiet. Mēs tik daudz mēdzam reāli sarežģīt savā prātā, ka beigās tas nekur tā arī tālāk neaiziet, un tāpēc metamies iekšā, un lai es pieteiktu šo tēmu, es mazliet domāju par to, kā to izstāstīt vienkārši, un es pati samuhļījos reāli. Es aizgāju kaut kādā nedaudz pārsarežģīšanā, un tad es sapratu, šim ir jābūt tieši tik vienkāršam, jo mana vērtība, par ko es stāvu, ir cilvēciskā valodā sarunāties par biznesu. Jo nē, mēs visi neesam bijuši biznesa skolā. Un tāpēc es vēlos stāstīt par After Sales Magic tā, ka mūsdienās īstā māksla ir nevis pārdot vienreiz, bet patiesībā divreiz tam pašam klientam, kuram uzmanības sadalījums ir manevrē starp 1000 dažādiem leņķiem, virzieniem un ikdienu. Un es šodien pastāstīšu, kā tad nenosēdināt to enerģiju pēc pirmā klientu pirkuma veikšanas un ievērot 5 bāzes pamatprincipus, respektīvi, kā izmantot jau reiz iegūtos resursus, kas mums jau ir cilvēki, dati, sajūtas, un kā no tā uzbūvēt patiesībā diezgan ātri sajūtamu īstu izaugsmes sistēmu. Un laika mainās straujāk nekā iepriekš, un lēnāk kā vakardien tas nebūs. Un laikmetā, kurā tehnoloģijas ļauj mums kļūt efektīvākiem, ātrākiem, itin visā mēdz pazust, būsim atklāti, mēdz pazust cilvēcīgums un empātija, kurā tiek īstenībā sadzirdēts klients kā cilvēks. Arī katrs no jums, kas jūs šodien šeit esat, jūs pamostaties kā cilvēks un jūs aiziet gulēt kā cilvēks. Un jums, ja tev ir savs bizness, tev ir jādomā par to, kā radīt vietu, kurā tavs klients tiek sadzirdēts un viņš jūtas tieši tik īpašs, ka viņš kļūst tieši tik lojāls, ka viņš kļūst par tavu labāko staigājošo reklāmu. Bet pirms tam viena frāze, kas mūsu pirmajā biznesā mainīja pilnīgi visu rezultātus un pieeju, ir give your heart before you ask for someone's hand. Iedod no sevis savu dvēseli, savu daļu sirds, pirms tu prasi no otra kaut ko. Un After Sales Magic ir pārdošanas procesa stratēģija, kur izaugsme grozās un dzinējspēks ir patiesībā jau tavs klients. Viņa vajadzības, viņa pieredze, atsauksmes un viss. Un tieši šī pieeja maina uzsvaru no produkta pakalpojuma centrētas pieejas uz klienta centrētu un virzītu izaugsmi. Tātad esmu Rūta Zapacka. Svēti ticu vienam teikumam, jo, manuprāt, šeit mēs katrs varam identificēties ar to, ka, svēti varam identificēties ar to, ka uzņēmēja darbība ir patiesībā ātrākais ceļš uz pašizaugsmi, un uzņēmēja misija ir radīt. Un uzņēmēja darbība ir laikam tā viena lieta, kāpēc to izvēlējušies darīt, ir 2 līdz maksimums 5% pasaules populācijas, jo to nevar visi. Uzņēmēja darbība ļoti ātri izgaismo to, ko mēs gribam un to, ko mēs negribam sevī ieraudzīt. Tas notiek ļoti ātri, un tieši tāpēc arī ir iespēja ļoti ātri augt. Un es esmu šī Fempreneur zīmola radītāja, kustības veidotāja, vadu biznesa mentoringa programmas, grupas, apmācības, vadu sieviešu uzņēmēju tikšanās, networking reizes, kas jau ir notikušas te 30 reizes pēdējā pusotra gada laikā. Un es palīdzu mazajiem biznesiem padarīt sevi efektīvāku, sakārtot biznesa procesus un nopelnīt vairāk jau no esošajiem klientiem. Es to saucu par retention sales. Un vienkāršā cilvēcīgā valodā par biznesu, vairojot sievišķību tajā visā un vairot labbūtību pašiem savā dzīvē.
jo tajā mirklī mēs to vairojam arī citiem un arī cilvēkiem mums apkārt. Mēs ejam kopā. Atcerieties ņemt cilvēkus sev līdzi savā ceļojumā. Tātad, kas ir tā klienta virzīta izaugsme? Iespējams, tu domā, ka tev viss ir pilnīgā kārtībā, taču paši pieredzējušākie zina, ka pazaudēt tonusu šajā laikā un nozīmē patiesībā zaudēt ilgtermiņā. Un tajā mirklī mēs varam saņemt pārsteigumus, kur patiesībā nemaz vairs nav nekāda pārsteiguma. Tā ir vienkārši realitāte, jo es uzskatu, ka ir tādas laikā atliktās sekas, un tas, kur tu šodien esi, ir tavu pēdējo 3 līdz 18 mēnešu rezultāts. Un tas, ka tev kaut kas netika izdarīts vakardien, nenozīmē, ka tieši tā iemesla dēļ tas nenotiek šodien. Iespējams, tas jau ir lielāks laika nogrieznis, un tas ir tas, par ko es runāju, jo tirgus ir tiešām, es pat nebaidīšos teikt, nevis piesātināts, bet pārsātināts. Un nav noslēpums, ka klients uzticas citu cilvēku viedoklim vairāk nekā reklāmai, nekā katram vārdam, ko mēs varam pateikt. Cilvēki pērk ar trešā cilvēka viedokļa palīdzību, un kad tu veic nākamo pirkumu, pajautā un pavēro pats sevi. Kas tev ir svarīgi? Ko tu dari patiesībā priekš tā? Kā tu veic savus pirkuma lēmumus un kas ir tava šis ceļš, kā tu to ej. Jo tici man, tu neesi tāds pats viens. Un tieši tāpēc šeit būs 4 kāpēc šo izvēlēties. Klients ir centrā. Ir klientu iesaiste. Un tieši tajā mirklī, kur šī realitāte ir tas, kas dod saķeri ar zemi par to, kas viņam ir vispārībā svarīgs. Un tajā mirklī mēs varam sākt veidot arī šos te nākamos posmus, kur mēs varam arī veidot tādu tiešām kopradīšanu. Cilvēkiem ir svarīgi būt iesaistītiem. Cilvēks ir tajā centrā, un viņš grib justies centrā. Viņš grib justies, ka viņa šī te artava, šis viņa ieguldījums, viņa šis te feedbacks, ko viņš iedod vai jebkādā veidā iesaistās, viņš grib sajust, ka tam ir patiesa nozīme. Tāpēc domājam par to, kā ilgtermiņa pieeju. Un tālāk no tā rodoties nākamajam ir saucamais, es viņu saucu par feedback marketing, jeb tas, kā mums ir jāspēj sekot līdzi tam, ko klients saka. Un darīt, patiesībā to redzam savā mārketingā. Lielākoties ļoti daudziem iztrūkst šī daļa, jo vienkārši, nav. Ne man neatbild, man cilvēki tur tādi nekādi, neaktīvi un vispārējais. Bet patiesībā, ja klienti tev neatbild, vai nu tu esi pārāk daudz savā pasaulē, vai arī cilvēki tev neusticās, vai arī tev ir svarīgāks savs iznākums un savas intereses svarīgāks nekā tava klienta. Un arī tāda MVP pieeja, most valuable player, atrast un zināt, identificēt savus power users, savus spēka klientus. Viņi ir kā tava dzinēja enerģijas stacija, kurā slēpjas milzu resursi. Un šādi mēs varam veidot stratēģiju, mērķtiecīgas darbības, balstoties uz mūsu labākajiem klientiem, jo jūs katrs visticamāk vēlaties to visu, lai veidotu klientu iesaisti. Aktīvi iesaisti veicina to visu ilgtermiņā, visas attiecības, un tas jums ļauj radīt produktus un arī precīzāku mārketinga vēstījumu. Lai tiešām jūs spējat trāpīt tam, kuram tas ir svarīgi, nevis visiem. Jo, kad mēs gribam trāpīt visiem, mēs ticamāk netrāpam nevienam. Nākamais ir, ka arī tas veicina milzu klientu lojalitāti, jo apzinoties tiešām tās patiesās vajadzības, tās tiešām to patieso why behind why, to kāpēc aiz kāpēc, mēs varam radīt arī daudz labāku pārdomātāku klientu pieredzi, attīstīt produktu līniju, kas ir svarīga nevis tikai mums pašiem. Jā, ir jābūt priekam par to, ko tu radi, bet tu to radi klientam. Un mēs katrs esam biznesā klientu dēļ. Un tāpēc to var nosaukt par uzņēmējdarbību. Un
Šādi mēs varam veicināt atkārtotus pirkumus, un mēs varam tiešām aicināt savus klientus kļūt par mūsu zīmola vēstnešiem. Loģiski, ka šis nodrošina arī to, ka tās ir daudz zemākas klienta apguves izmaksas, jo esošie vai jau reizi izmantotie iegūtie klienti izmaksā daudz lētāk nekā jauni. Citur piemin 5 reizes lētāk, citur pat 25 reizes lētāk, atkarībā no produkta, atkarībā no biznesa modeļa. Un, protams, tas veicina arī ātrāk zīmola izaugsmi, sakārtot procesu ļauj augt ātrāk un apaudzēt jau to esošo bāzi ar nākamo. Tādā veidā tu arī savas darbības balsti jēgpilni uz rezultātu, uz kuru tu ej. Nu ko, tātad šodien ir par 5 pamatprincipiem, un tie, kurus tu jau vari šobrīd ievērot, un šī nebūs nekāda raķešu zinātne. Tātad pirmais ir ieklausies un izproti. Vāc datus, aptaujas, intervijas, analizē uzvedību, kļūsti apsēsts ar to, lai tavam klientam izdotos. Jo jebkura programma, jebkāda pieeja, jebkas, ko mēs darām mūsu klientam, viņš ir tieši tik izdevies, cik klientam tas ir izdevies. Mēģini kļūt apsēsts ar to, lai tavam klientam izdotos, jo tad tu sāks ieraudzīt leņķus savā piedāvājumā tādus, kas atšķir tos, kur, man nopirka daži, un hei, man ir tiešām daudz fantastiski cilvēki man apkārt. Nosaki to, kas klientam ir patiesi svarīgs un kur ir viņu kaut kādi iespējamie šķēršļi. Nākamais ir iesaisti un aktivizē, aicina klientus dalīties pieredzē, idejās, vēlmēs. Ja tu tos nesaņem, kā jau es iepriekš minēju, vai nu tavs iznākums un tu sevi interesējat vairāk nekā klients, vai arī cilvēki vienkārši neuzticās tev, lai vispār pateiktu to. Un pat potenciāli viņš pat nezina, kā tālāk viņš kopā ar tevi attiecībās var vispār evolucionēt, vai viņam ir saprotama tava produktu līnija. Protams, viņš nedomās par to, kāda ir viņa produktu līnija, bet viņš domās par to, vai tas ir man. Kas ir tas, ko es varu saņemt no mūsu sadarbības vienā, nākamajā, trešajā un tā tālāk formātā. Cik katrs no mums atcerās pajautāt, būt šajā kontaktā, saskarsmes punktos ar klientiem, lai patiesībā sadzirdētu to, ko viņš vēlās un ko viņš grib teikt. Tā. Un šeit īstenībā ļoti svarīgi piezīme, es sev pierakstīju, lai to neaizmirstu, pajautās sev, vai es veidoju dialogu, vai es veidoju monologu patiesībā. Vai mans saturs ir saruna, vai mana saruna patiesībā ir saruna, vai jūs aiziet uz pārdošanas zvaniem vai iepazīšanos un viss griežās tikai es daru šito, es šādi, es, kurā mirklī jūs kļūstat ieinteresēts otrā cilvēkā. Ko cilvēki atbild jums? Un otrais jautājums, vai es veidoju ilgtermiņa attiecības, vai tas ir mans kārtējais viens nakts sakars? Lūdzu, domājam līdzi par šīm lietām, jo šī, man liekas, tad, kad mēs pamainām fokusu, mēs varam mainīt arī darbības. Trešais, izmantojam iegūto. Es nevaru, angliski ir labs teiciens, I cannot stress enough. Es nevaru pietiekami daudz veidot šo te uzsvaru par to, ka jums katram jau ir ļoti daudz. Visas manas darbības, viss tas, kā mēs ar klientiem sākam arī strādāt kopā, ir par to, kā izmantot jau esošo, strādāt no jau iegūtiem resursiem, iemācīties ar tiem sadarbot, tos vadīt un tad ķerties pie nākamā. Jo citādāk tas būs vienkārši tikai kaut kāda nākamā lieta jūsu instrumentu kastē, kur jūs nemākat pārvaldīt. Kāda jēga no tā ir aizņemt vietu tajā lietu kastē. Prāts ir pārbāzts, prāts vienkārši nespēja vairs normāli funkcionēt, un jūs svaidaties no 1. uz 5. no 5. uz 20. un tā tālāk lietu. Taču uzņēmēja darbībā pārlikt no 1. uz 10. soli ir tas, ko mēs varbūt vēlamies, jo mums liekas, kā es vēlos pelnīt X summu, kā es vēlos, lai mani komanda, es gribu visu deleģēt. Bet šeit pajautā tiešām, vai jūs jau tur esat, un ja jūs pārliksiet no 1. uz 5. soļu, tos 4 starpā, jūs risināsiet vēlāk, jebkurā gadījumā, un iespējams pat daudz sāpīgāk. Been there, done that. Trešais, izmantot iegūto, izmanto šo te sociālo
ietekmi patiesībā parādi, kā šīs te atsauksmes, case study, kādas ir situācijas ar taviem klientiem, rāda ikdienišķas situācijas. Kāda klienta punktu A, B sāc mapēt, sāc dokumentēt visu šo te procesu, šo te periodu, ko jūs sadarbojaties, ko tu redzi. Jo tieši caur realitāti mēs varam veicināt īsto patieso iesaisti, nevis vienkārši caur kaut ko izdomāt. Un atceries, give your heart before you ask for someone's hand. Ko tu vari izdarīt ekstra? Un 4. apbalvo un izturi un uzturi. Sniedz vērtību klientiem arī pēc pirkuma. Tas var būt kaut kas izglītojošs, tie var jau būt kaut kāda kopiena, tie var būt bonusi, tie var būt jauni piedāvājumi, pasākumi, viss, kas balstās uz klientu, tavas izaugsmes centrā. Jo, ja tavi klienti augs, tici man, tu augsi viņiem līdzi. Un tev veidosies attīstīta produktu līnija, kas ir jēgpilna. Tu vari veidot tādā veidā jēgpilnus piedāvājumus, kuri vienkārši nav kaut kāds randomā izmests piedāvājums. Un tādā veidā tu arī spēsi apzināti audzēt savus zīmolu vēstnešu. Cilvēki, kuri nāk, viņi piedalās un viņi labprāt dalās ar visu, ko tu viņiem dod. Un pēdējais – mēri un attīsti. If you cannot measure it, you cannot improve it. Ja jūs to nevarat izmērīt, jūs pat nezināt, ko vajag uzlabot un izmanto KPIs, jeb veiktspējas indikātors. Es ceru, ka tavā biznesā tie ir. Ja nav, sāc googlēt, jautā, atrodi, kas ir tie veiktspējas rādītāji, piemēram, darbā ar klientiem. Net Promoter Score, kas ir principā kā mērīt lojalitāti, lifetime value, customer lifetime value, cik ir liels cilvēka, cik garš ir tas klienta dzīves cikls ar tevi, cik viņš pie tevīm atstāja naudiņas, kāds ir vispār tas ieteikumu rate, izskatīt no latviskajā ārā, jebkurā gadījumā vienkārši cik cilvēki tevi iesaka, kāda vispār ir tā attiecība un vai cilvēki vispār to dara. Ja nē, mums ir problēma. Un, protams, veicam lēmumus par nākamajām rīcībām, darbībām, balstoties uz datiem, uz patiesu informāciju, klientu reakcijām, un šo noslēdzot, es vēlos tev novēlēt, esi vērotājs, nevis patērētājs un kases aparāts. Paldies tev, ka tu biji šeit. Es redzu, ka ir ienācis arī rekordu jautājums. Kāds ir tavs padoms uzņēmējiem, kurš jūtas iestrēdzis, jo klienti nereaģē uz viņa saturu vai piedāvājumiem? Simple. Nerezonē. Nav īstā tēma, kas trāpa sirdī. Jums ir jāzina arī pircēju tipi. Jums ir jāzina, vai viņi ir lojālā Lolita, vai viņi ir spontānā Sanita, vai viņas ir analītiskās Annas. Jums ir šie 5 pircēju tipi, principā, ir priekš jums, lai jūs orientētos to, kā runāt. Kā balstīt savu piedāvājumu, zinot, kas viņš ir par pircēju tipu. Varbūt viņa ir emocionālā Enita. Es nezinu. Jebkurā gadījumā tam visam mums ir jādomā par to, jāsaprot, ko mēs gribam pārdot. Tas ir ātrs piedāvājums. Te jau ir ļoti cita pilnīgi tā pasaule, kurā mēs dodamies par piedāvājumu veidošanu. Bet arī call to actions veidojās no pircēju tipa. Jums jāzina, vai tas ir ātrais piedāvājums, ar kuru jūs gribat strādāt, un jūs gribat ātrāk, piemēram, trapīt uz impulsīvo pircēju. Vienkārši, lai ietrāpītu tajā. Arī es palaidu savu impulsīvo, ātro, spontāno ideju, kur es zinu, ka šis būs tiešām zemākā izmaksu kategorijā, kas nozīmē, ka mēs varam impulsīvo pircējumu trāpīt, lai viņš iepazītos vispār ar mums. Tā kā šis ir ļoti plašs, bet jārada kaut kas, kas rezonē. Paldies! Jā, ir vēl viens jautājums. Kā veidot uzticību klienta acīs, kad tirgus ir piesātināts ar līdzīgiem piedāvājumiem? Viens ir tā zīmola, kā atpazīstamības veidošana, bet kā reāli atšķirties? Kas ir tas, kā atšķirties? Visvieglākais veids vai vismaz viens tāds praktisks solis? Es teiktu, sākt mainīt fokusu uz to, kā radīt vairāk, nevis patērēt. Jo tirgus vienmēr ir bijis piesātināts, un viņš būs piesātināts arī rītdien. Bet tā atšķirība veidosies no tā, kā jūs spējat apkalpot savu klientu citādāk. Mēs tam Maverikā apkalpojam klientus pilnīgi citādāk. Tāpēc, ka mēs zinām, kas ir tas, mēs dzirdam, ko viņi ir teikuši,
kā viņi ir jutušies pie citiem. Jo atceramies vienu svētu patiesību. Cilvēks aizmirsīs visticamāk iespējams, ko viņš ir pie jums nopircis. Cilvēks varētu aizmirst, ko jūs runājāt. Bet ir trešā lieta, ko viņš tiešām neaizmirsīs. Un trešā lieta ir, viņš nekad neaizmirsīs, kā tu viņam liki justies. Un tajā mirklī, kad mēs skatāmies uz to nevis kā es viņam iedošu vēl vairāk X funkcionālo lietu, papildu piedāvājumu, vēl kaut ko, ko es izmetīšu ārā, tik ilgi nekas jau arī īstenībā, draugi mīļie, nemainīsies. Ir jāatrod tieši šī cilvēka centrētā pieeja, kur viņam liekas tā, ka hei, tieši ar mani runā, un es zinu, ka tas izklausās sarežģītāk, bet patiesībā te ir īstais jautājums. Vai jūs varat priecāties par vienu izcilu, fantastisku klientu tā, kā jūs priecātos par 20 un 50? Un ja jūs nevarat, jūs nevarēsiet apkalpot arī tos 20, 50 ideālos klientus. Tos, ar kuriem jums sirds, acis deg, lai strādātu. Un tā ir tā pieeja. Tas ir tas drives, enerģija, magnētisms, ko katrs no mums reāli meklē, lai klients tieši tāds mūs redzētu. Un tas ir par magnētismu, kas starojās no tā, kā jūs redzat savu klientu. Jo katrs no mums ir biznesā klientu dēļ, nevis tikai tāpēc, ka, man patīk, jo jūs jau no sevis nepērkat. Un šis būtu ļoti labs jautājums patiesībā. Kāpēc, pajautājiet sev, kāpēc es pirktu no sevis? Un tajā mirklī jums radīsies mazliet vairāk atbildes par to, kādam ir jābūt manam piedāvājumam, lai es nopirktu no sevis, un kādam ir jābūt produktam. Vēl viens jautājums, ja mums ātri sanāk, kā praktiski izmantot klienta atsauksmes, lai veicinātu pārdošanu, un kurš ir labākais kanāls, kurā tās atsauksmes būtu jāvāc, jākolekcionē, jo ir ļoti daudz platformas. Jā, ir jāsaprot tātad, kurā posmā esam, cik mums laiks ir? Jo šis ir super huge. Ok, labi. Jā. Tātad ir jāsaprot, kurā posmā esam, cik jums vispārībā nāk atgriezeniskā saite no 1000. Ja jums no 1000 nāk tiešām daudz, jūs vienkārši jūtat, ka visu laiku plūst iekšā Google atsauksmes, jums cilvēki paši raksta. Primāri tas nozīmē to, ka jums sistēmas ir vietā. Es pati izmantoju Digital Maverick, es zinu, ka ļoti daudz man apkārt izmanto arī Mavericku tieši atsauksmju vākšanai. Un ja šis ir atstrādāts process, kurā ir atstrādāti šie saskarsmes punkti, kas ir arī automatizēti, tajā mirklī mēs varam arī to darīt. Un otrs, mēs viņu strādājam organiski. Tev ir maza iesaiste, rakstam kaut vai privāts vēstules. Citādāk mēs varam rakstīt e-pastos, vēstulēs, vienalga, bet ja tiešām mazi rakstam privāti, jo sliktāk par neiegūtu kaut ko ir tas, ka mēs vienkārši neko nedaram par to. Paldies!